Un tā atgriežamies Liepājas Daugavas stadionā, kur pēc neilga brīža atsāksies SMS kredīta virslīgas čempionāta spēle futbolā starp Mainiekiem, futbola klubu Liepāja un futbola klubu Ventspils. Pēc nospēlētām 45 minūtēm vadībā Mainieki 1-0, 12. minūtē rezultatīvs, precīzs bija Dāvis Ikaunieks no Jāņa Ikaunieka piespēles. Pirms mēs sāksim, tā teikt, iepazīstināt, jeb atgādināt jums ar starta 11-niekiem abās komandās, noteikti es gribu paziņot ļoti svarīgu ziņu sporta līdzjutējiem, tenisa līdzjutējiem. Ernests Gulbs pirmo reizi iekļūs Grand Slam turnīra pusfinālā. Caurdaļu finālā 3 setos pārliecinoši ar 6-4, 6-2, 6-3, pārspējot Tomašu Berdihu 6. raketu pasaules reitingā. Nu un tā, abas komandas ir gatavas doties cīņā otrā puslaikā un iesākšu ir ar Ventspils sastāvu. Šķiet arī vēl kāda maiņa ir bijusi. Tātad Ventspils komanda. Maksims Uvārenko vārtos 30. numurs, komandas kapteinis. Kaspars Dubra, numur 2, 3. Antons Kurākins, 7. Tornike Tarknišvili. Visvalds Ignatāns pirmajā puslaikā spēlē, bet guva traumu. Viņa vietā jau 16. minūtē devās laukumā Jurijs Žigājevs, 10. numuri. 14. numurs Eduards Tīdenbergs, 19. Francisko Insa, 20. Vadims Jančuks, 22. Ahmeds Abdul Taufiks, 32. Oļeks Timofejevs un 77. Vitālijs Rečitskis. Un es redzu, ka laukumā ir devies Noue Mujecki. Pagaidām nemāku pateikt, kā vietām. Es ceru, ka pamanīšu, kurš spēlētājs ir nogājis no laukuma. Informators mūs informēs. Labs moments. To arī informēšu jūs. Tātad Eduards Tīdenbergs, 14. numurs, atstājis laukumu un viņu vietā Noue Mujecki. Tātad 2 maiņas jau Ventspilnieki ir veikuši šajā spēlē. Komandas galvenais treneris Jurģis Pučinskis, treneru brigāde Sauļus Cekanovičs, Sergejs Diguļovs un Māris Smirnovs. Tad vārtos mums bija, kā jau iepriekš pieminējamies, Raivo Uražinskis, 1. numurs, 3. numurs Toms Mešs, 6. numurs un komandas kapteinis šajā spēlē Reinis Flaksis, 7. numurs Jānis Ikaunieks, 9. numurs Dāvis Ikaunieks, 14. numurs Endijs Šlampe, 17. numurs Toms Guts, 19. numurs Valērijas Afanasjevs, 20. numurs Kristians Dēmiens Torres, 21. numurs Jānis Jekapsons, 38. numurs Ivans Peka, un galvenais treneris Viktors Dobrecovs ar brigādi Robertu Čilingārjanu, Viktoru Spoli un masieri Daini Sergejevu. Jā, Liepainieki pagaidām bez maiņām šo spēli aizvada. Iespējams, ka otrā puslaika izskaņā mēs kādu maiņu arī ieraudzīsim. Spēles tiesneši atgādināšu Nerijus Dunauskas, galvenais tiesnesis Lietuva FIFA kategorija. Asistenti Tadas Dunauskas, Lietuva 2. kategorija, un Artūras Pipikas, Lietuva nacionālā kategorija. 4. tiesnesis Igors Tagijevs, Latvija nacionālā kategorija, un Boris Sadjūtovs no Baložiem spēles inspektors. Kā jau pirmajā puslaikā man uzdeva jautājumu par gaidāmo pasaules čempionātu, kāds ir mans skatījums, tad varbūt es uzdošu tev pretjautājumu. Kāds ir tavs skatījums uz šo jautājumu iepriekšējo, ko man uzdeva par pusfināliem? Jā, es īpaši nemēdzu. Man, protams, ir visos turnīros kopš 85. gada ir viena komanda, pa kuru es jūtu līdzi, un es viņu vienmēr iekļaušu favorītu sarakstā, lai kā komandai neietu. Tā ir Anglijas izlase.
Tā kā Angliju noteikti es iekļaušu tikai tāpēc, ka tā ir mana komanda, vēl neaizmirsīšu Brazīliju, Spāniju. Tiešām man nav tā turnīra sietiņš priekšā un nemāk pateikt, kādas varbūt komandas satiekas ceturdaļfinālā. Es pieļauju, ka varētu arī būt Argentīna. Tāds ir mans četrnieks, ko es varētu plānot, kas varētu būt pasaules kausa pusfinālā. Bet operators, mūsu spēles operators atgādina veco patiesību jau no 1970. gadiem, ko ir teikuši viedi britu futbola līdzjutēji pēc uzbrukuma, ko izdarīs Ventspils. Raivo Varažinskis glābi Liepājnieks no vārdu zaudējumu. Turpināšu es šo 70. gados jau izskanējušo informāciju. Futbols ir spēle, kurā spēlē 11 spēlētāji, bet uzvar beigās Vācija. Protams, Brazīlijas līdzjutējiem ir savas domas par šo izteicienu, jo tomēr Brazīlija ir izcīnījusi vairāk čempionu tituls nekā Vācija, bet tāds teiciens ir. Un es zinu arī, kad mūsu operators Aigars Prūss ir liels vācu futbola, vācu meiteņu un vācu alus fans. Stūrs sitiens Ventspils komandas izpildījumā. Arvien tuvāk un tuvāk Ventspilnieki ir tam, lai gūtu vārdus. Jā, redzējām pirmā puslaikā vārtu pārliktas, 2 vārtu stabi. Izdevās parunāties arī ar dažiem līdzjutējiem. Un pretuzbrukums. Neprecīzi, pārāk spēcīgi piespēle. Vārtī! Jānis Ikaunieks! Tikko mēs runājām par spiedienu, Ventspils spiedienu uz Liepājas vārtiem, un Liepājnieki izmantoja šo, tā teikt, nevērību aizsardzībā, aizskrēja tādā ātrā hokejam stilā pretuzbrukumā 2-1, un es jau gribēju teikt pārāk spēcīgi, neprecīzi piespēle, teiksim tā nērta piespēle bija Jānim Ikauniekam, bet Jānis Ikaunieks šajā sarežģītajā epizodē norēģēja, neapturot bumbu no gaisa, pārspēja Maksimu Vārenko. Un 2-0 Jānim Ikauniekam 10. vārti. Nostiprinās Jānis Ikaunieks, kā mans kolēģis teica, 10. vārdu guvums. Nostiprinās stabili pirmajā vietā vārdu guvējiem. Jā, Aigars Prūss teica, ka biežāk man jāpiemina ir Vācijas futbola panākumi un, tā teikt, labā spēle, ka tas uzreiz var dot mainiekiem kaut kādu impulsu. Ventspilnieki nonāk jau tādā grūtākā situācijā. Spēlēt var, galvenais tiesnesis rāda noteikumu pārkāpums nav. Uz tādu pacelājošu viļņu Liepājnieki turpina uzbrukumu, bet šeit pārkāpums. Laukuma centrā tika pārkāpt noteikumi. Vainīgais ļoti tālu aizskrēja. Laikam domāja, ka tiesnesis nepamanīs. Viņš noslēpsies kādam no aizsargiem aiz muguras un kautrīgi nebūs redzams, bet Oļeks Timofejevs, otrais spēlētājs Ventspilnieku sastāvā, kurš saņem brīdinājumu. Atceramies, pirmajā puslaikā brīdinājumu saņēma Ahmeds Abdultaufiks Ventspils komandas sastāvā, savukārt Liepājnieku sastāvā brīdinājumu saņēma Toms Mešs. Redzēju pārtraukumā 2 bijušos Latvijas izlases spēlētājs, Liepājas futbola audzēkņus, Oskaru Kļavu, Denisu Ivanovu, Antonu Jemēļinu. Iespējams, ka varbūt kādreiz mēs šos spēlētājus varēsim redzēt arī futbola klubu Liepājas sastāvā pēc dažādiem, tā teikt, ārzemju un citu Latvijas klubu ceļiem.
Jā, iespējams, ka šie spēlētāji arī, kā Māris Verpakovskis, atgriezīsies savā dzimtajā klubā. Nekas neiespējams tas nav. Tālu piespēle uz labo flangu Jurijam Žigājevam pārāk spēcīgi. Jurijs Žigājevs nepanāca šo bumbu. Vēl es jums pateikšu, kad otrajā spēlē, kas paralēli norit Skonto Jelgavas duelī, pēc pirmā puslaika bija neizšķirts 0-0. Liepainieki tiešām ir sajutuši šo uzvaras vārtu garšu. Un uz tāds nots arī turpina šos uzbrukumus. Jā, šajā spēlē redzam, ka Liepainieki daudz momentus neizveido, bet, teiksim tā, to, ko izveido, to arī realizē. Vencilnieks situācija pretēji. Izveido daudz, realizācija pagaidām 0. Bet, vēl daudz jāspēlē 55. minūte. Jā, kā jau teicu iepriekšējā spēlē, Ventspilnieki spēja gūt pret Liepainiekiem 3 vārtus un izcīnīt uzvaru. Liepainiekiem arī ir, teiksim tā, nepatīkam pieredze arī pret Daugavpils komandu, kur pēc 2 gūtiem vārtiem arī tik, zaudēt spēli. Redzēsim, kā Liepainieki nospēlēs šo spēli. Redzam, diezgan droši Ventspilnieki dodas uzbrukumu, atstā tikai 1-2 aizsargs. Viņiem jābūt noteikti uzmanīgiem. Liepainieki var atbildēt ar tādiem asiem pretuzbrukumiem, jo Jānis Dāvs Ikaunieks jauni, ātri spēlētāji un pierādīja, ka var aizskriet pretuzbrukumā. Pret Dēmien Torres tiek pārkāpt noteikumi. Ļoti ātri devās uz priekšu ar bumbu. Vienreiz jau gandrīz nokrita, otrais, bet, klupināšana bija, bet nekādas kartiņas tiesnesis neparādīja. Bumba Liepainiekiem. Jā, Latvijas, futbola kontekstā jāpiemina, ka ir sākusies arī Latvijas kausa izcīņas sezona 2014. 2015. gadā. Pagaidām tikai ir aizvadīts pirmais posms, un tā tiek nodēvēta pirmā, kārta, jo pēc tam sekos ir jau sākusies pirmā kārta, un šī kārta jāizved līdz 8. jūnijam, un otrā kārta tiks aizvadīta no 9. jūnija līdz 21. jūnijam. Pagaidām šajos posmos vēl nepiedalās virslīgas komandas, tā pagaidām 2. līgas, un pēc tam iesaistīsies arī 1. līgas komandas. Tā kā sākuma posms ir arī iesācies Latvijas kausa izcīņai. Pagaidām bumba tā no 1 uz 2 vārtiem, lai gan tajā situācijā, kad Liepainieki guvo šos vārtus, tā nevarētu teikt, bet pagaidām tā teikt no 1 uz 2 vārtiem. Asi nospēlē pret Torresu. Centrējums. Jā, Liepainiekiem bija iespēja gūt arī 3. vārtus. Epizodes ir ļoti daudz pēdējās minūtēs Liepainiekiem. Kā uz paplāta šī piespēle bija atdota. Jā, jau pirmīt pamanījām, ka Ventspilnieku uzbrukumi ir, tad brīžiem pat varbūt avantūristiski. Atstāja savus aizsardzības flangus, tādus patukšus. Liepainieki pret uzbrukumu redzam diezgan bīstami. Ventspilniekus nekas cits kā laiks nespiež, zemes priekšu laiks. Jo vairāk laiks arī, par labu sāks spēlēt Liepainiekiem, Liepainiekiem nekur nesteigsies, jo tomēr 2 vārtu pārsvars, kas ir arī visai solīds pārsvars pagaidām. Bet, nekas nebūtu arī pretī iegūt 3. vārtus. Ko arī Liepainieki cenšas pagaidām izveidot un nedaudz pietrūks līdz vēl 1 vārtu guvumam. Šeit mums stadionā brīnišķīgi saulīt sāk spīdēt. Miglas valdi pazuduši. Cerams, ka arī lietas mums vairs neuznāks līdz spēles beigām, un spēlētāji varēs uz kvalitatīvu laukumu nospēlēt visu šo spēli. Rečitsks labo malu, iedeva piespēli, atpakaļ Rečitskim. Abdul Taufiks nepaspējuši šo piespēli.
Nu, Jurģis Pučinskis jau tāds domīgs. Pie laukuma sāna līnijas. Ir ko padomāt Pučinskim. Nu, pagaidām grūti spriest, ko izdomās atlikušā laika sprīdī. Ventspilnieku treneris, mājiņa palikusi tikai viena. Bet laiks vēl ir. Laiks ir. Salīdzinoši šābu vārtu arī pirmajā puslaikā tika gūta diezgan ātri, manuprāt. Un arī otrajā puslaikā. Jā, ātrs vārdu gūms, jā, un redzam arī piespēles tādas nevisai precīzas. Otro reizi jau Jurijs Žigājevs tādu nekvalitatīvu piespēli saņēma savā flangā. Ikaunieks Torres strāda, ka viņš tik turēts. Tiesnesim labāk redzams. Tā teikt, ka spēlētāji, manuprāt, vēl daži. Asa nospēlē pret Torresu. Kā jau iepriekš minēju, manuprāt, dažiem spēlētājiem vēl domas ir ģērbtuvēs, viņš nezliet aizkavējušās. Nu jā, tas vienmēr izsit spēlētājs no tādām sliedēm, kad ātri tiek gūti vārti. Iespējams, treneris bija savus taktiskos plāns jau izplānojis otrām puslaikam un, protams, komandai, kuri spiest atspēlēties, spiest uzbrukt un ātri zaudēt vārtu, atkal izsit zināmā mērā no tāda ritma, no savu spēles plāna. Nu, Liepājniekiem stūris no kreisās puses. Liepājnieki šķiet grib izspēlēt. Liepājnieks arī vēl viens zinuls, tomēr dzenas priekš tie līdzjutēji, kas šodien ir sapulcējušies šeit Daugavas stadionā. Un tas ir vēl viens liels zinuls. Bīstam situācija. Nu, šoreiz jāsaka, ka Ventspilniekiem paveicās, ja mēs to varējām teikt par pirmo puslaiku. Uz Liepājnieku vārtiem, ka bija 3 reizes vārtu konstrukcija, izglāba Liepājnieks. Nu, tagad tāda burzma, nesaprašanās Ventspilnieku aizsardzības, tā teikt, vārtsargu laukumā un neprecīzs Liepājnieku uzbrukums, sitiens no tūs distances un garām vārtiem. Jā, šī aizsardzība, kas bija pirmajā puslaikā, pirmajās minūtēs, kad arī izpaudās Ventspilnieku dominants laukumā, šī Ventspilnieku aizsardzība, kad Liepājnieki nevarēja pat pāriet laukuma centram pāri, nu, manuprāt, ir mazliet tāda sašļukusi, manuprāt. Jā, nu, jāpiebilst arī, ka šo abu komandu dublieru komandas ir līderis dublieru čempionātā, un tas nozīmē, ka abām šīm komandām tiešām ir ne tikai labas, kā teikt, virslīgas komandas, kuras cīnās par medaļām, bet no abām šīm komandām ir dublieru sastāvs spēcīgs un ir iespējas, variēt ar sastāvu. Tas nozīmē, arī gribās atkal pieminēt hokeja terminoloģiju, ir tāds, diezgan garš rezervistu soliņš, un arī to Dobrecovs pieminēja, kad ir ļoti daudz un spēlētāji, ar kuriem viņam ir iespēja variēt jebkurā spēlē. Kā jau teicu, redzam, citiens atvainojas vārdsargs vietā. Redzam, ka šodien gan Māris Verpakovskis, kā mēs bija ierasts redzēt, viņu vismaz uz rezervistu soliņu nav pieteikts spēlē. Arī Kristaps Grēbis šodien nav pieteikts un Keisuke Hoshino ir rezervē, lai arī mēs viņu biežāk esam redzējuši pamat sastāvā. Patīkam arī, ka Agris Otāņs ir atgriezies spēlē, pagaidām tikai uz rezervistu soliņu. Iespējams, ka tuvākās spēlēs mēs viņu redzēsim sākuma sastāvā vai dodoties uz maiņu. Bija iespējams redzēt arī Agri Otāņu iepriekšējās sezonās, arī cementējot aizsardzības centru. Liepājnieki dodas pretuzbrukumā. Ļoti labi apspēlēja savu pretspēlētāju. Bumbas kontroli, manuprāt, mazliet vairāk tomēr ir mājiniekiem. Salīdzinoši paskatoties, cik šie uzbrukumi uz Ventspilnieku vārtiem tika izveidot pēdējās minūtēs, un vēl viens uzbrukums, diemžēl, Ventspilnieku bumbu atgūst un veidos savu uzbrukumu. Jā, bet ļoti ātri Ventspilnieki kļūdās. Piespēlē gribēja ātri šo pretuzbrukumu izveidot, un tāds, redzam, biežs
kļūdas no abu komandu spēlētājiem. Sev uzbrukumi nav visai bieži, bet viņi ir tagad tādi nelieli asi dūrieni, kas viņus arī padara bīstams, jo pēc īpaši šie rikošeti vārti priekšā, kad bumba atlec, jo īpaši daudz reizes pie Raivo Varažinska vārtiem, ko varēja pamanīt, kad aizsargi devās palīgā, lai vārtsargam nevajadzētu zaudēt vārds. Jā. Jurijs Žigājevs atkal, tā teikt, uzbrukums Smailē un pie uzbrukuma veidošanas. Aktīvs ir Jurijs Žigājevs, mazāk varbūt otrajā puslaikā ir redzams Ahmeds Abdultofiks, daudz aktīvāks viņš bija pirmajā puslaikā, otrajā puslaikā redzamāks Ventspilnieku sastāvā Jurijs Žigājevs. Nu, pagaidām neizdodas Ventspilniekiem uzlaust, atvērt Raivo Varažinska vārds, nevar atrast to pareizo veiksmīgo atslēdziņu. Bet bez darba arī nepaliek Raivo Varažinsks. Protams. Tā teikt, augsts otrajā galā nepaliek. Bet šie uzbrukumi ir diezgan bīstami arī. Bet, diemžēl, nevainojas panākumiem. Bet, Ventspilnieki ir ļoti apņēmīgi, lai gūtu savus pirmos vārdus arī. Uzbrukums pa labo flangu, apturēts. Aplaus pa labu nospēlēt epizodi. Sāna iemetiens, Abdultofiks. Atkal laba epizode. Vienkārši, droši. Neko jau neizgudrojot. Vienkārši pumbrājot ārā. Neko liek nesarežģējot, jo, manuprāt, savā aizsardzības zonā nevajadzētu liekas, tā teikt, izgājienus veikt. Stūra sitiens šķiet. Jā, stūra sitiens, Raivo Varažinsks. Uz šo rikošetu nebija spējīgs. Kārtējs stūra sitiens no labā flanga. Antons Kurākins dodas izpildīt stūra sitienu. Vēl viena iespēja Ventspilniekiem. Iespējas no stūra sitieniem pirmajā puslaikā Ventspilniekiem bija daudz diezgan. Jā, praktiski visi liepainieki ir savā aizsardzības zonā, un Nemžēl bumba pie adresāta nenonāca. Abdultofiks. Bet, ja bumba būtu palikusi pie... Ko redzēsim tālu iemetienu. Un varbūt sitiens būs. Nē, toreiz maina uzbrukumu flangu. Atrada labi. Varbūt tagad. Šoreiz asa spēle. Un Ventspilnieks saglabās. Jā, tad centrējumi, bet pagaidām liepainieki tiek galā ar šiem centrējumiem. Pa lauku malām vairāk ļauj spēlēt Ventspilniekiem, tā teikt, lai nekas ļoti bīstams neizveidotos, lai neļautu, tā teikt, izdarīt pat sitienu pa vārtiem šajā gadījumā. Jo spēle arī norisinās vairāk mazāk gara. Žigājevs centrējums uz Abdultofiku un stūra sitiens. Šīm iepriekš jau pieminētājiem gan labo, gan kreiso flangu. Protams, arī tiek izdarīts sitieni, tā teikt, lautuma vidusdaļas tieši. Bet, jau kurais stūra sitiens piekritīs. Atkal liepainieki ar visu komandu gatavi aizstāvēties. Neatstāja nevienu uzbrukumu flangā un noteikumu pārkāpums cīņām par labāku, teiksim tā, pozīciju soda laukumu vidū. Jo visi spēlētāji tiešām vārtsargam Raivo palīdz, vienkārši krītot vienkārši bumbām priekšā, tāpat kā hokeja ripām lecot priekšā, varētu teikt tā. Un, tas arī vainagais ar to, ka vārti netiek zaudēti, kas arī ir tiešām liels komandas darbs un tā teikt saliedētība. Ļoti liela. Tajā pašā laikā Ventspilniekiem tā aizsardzība mazliet tāda šašļukusi, varētu izteikties tā. Negluži tā teikt caurstaigāmā sēta, bet
Sāna iemetiens, Abduls Tofiks. Galvenais tiesnesis parāda Ahmedam precīzi vietu, no kuras jāievad bumbu spēlē. Uzbrukuma flanks tiek mainīts. Piespēle šoreiz nav precīzi. Dāvs Ikaunieks. Ļoti labi. Spēlē. Bet, pagaidām, jādomā piespēle. Šoreiz. Bet, bumbu saglabā. Šķiet, ka Damians Torres nedaudz paguris ir otrajā puslaikā. Iespējams, ka Viktors Dobrecovs to paman. Iespējams, mēs redzēsim arī maiņu. Jā, Torres ir ļoti aktīvs un var redzēt, cik daudz viņš pavada. Tā teikt, ļoti bieži skrienot, ļoti ātri. Viņš ir ļoti ātrs spēlētājs, tehnisks, ko var arī manīt. Nogrums, domāju, tā ir savu. Nevar jau arī visas 90 minūtes plus kompensācijas laiks arī visu laiku, tā teikt, skriet uz pilnu atdevi. Tomēr atsitiens no vārtiem. Pāris Liepainieki spēlētāji jau domāja, ka būs stūra sitiens. Tā pēdējais bumbai pieskārās Liepainieks un Maksims Uvārenko. Ievadīs bumbu spēlē. Pastīsimies kalendāru, kas mums sagaida nākošajās kārtās. Tātad nākošā spēle salīdzinoši drīz. 6. jūnijā būs pārceltā 11. kārtas spēle, kurā Jūrmāls Spartaks uzņems futbola klubu Jelgavu. Spēles sākums 18. Nākošā 14. kārta tiks aizvadīta divās dienās, 10. un 11. jūnijā. 10. jūnijā Daugavpils Daugava uzņems Skonto. Noteikti gaidām interesantu spēli. Tajā pašā dienā Jelgava savās mājās uzņems bērnu futbola centru Daugavpils. Un Jūrmāls Spartaks uzņems Ventspils. Tātad Ventspils turpinās savu izbraukumu spēļu sēriju. Tikmēr redzam kārtējs stūra sitiens. Šoreiz nevisai sekmīgi nospēlēja Varažinskis izgaida. Asi, te jābūt kartiņai. Ļoti rupi nospēlēja pret Jāni Ikaunieku šķiet. Cerams, ka nav gūts ļoti liels savainojums. Šoreiz, teiksim tā, dzeltenā kartīte vēl tāds mīksts, maigs spriedums šai epizodei, jo, teiksim, varēja jau Jānis Ikaunieks aizskriet diezgan ātrā pretuzbrukumā. Vitālijs Rečīckis. Jā, bez pretenzijām par šo epizodu. Es domāju, ka Vitālijs Rečīckis pat nobijās īsti par šo epizodu un iespējams gaidīja kādu bargāku galvenā tiesneša spriedumu par šo epizodu. Pagaidām dzeltenā kartīte bija. Turpināšies par kalendāru, tātad par 10. jūnija spēlēm pateicis, tātad Ventspilniekiem turpinās izbraukums, šoreiz Jūrmalā pret Spartaku. Liepainiekiem nākšā spēle paredzēta savās mājās 11. jūnijā pret futbola centru Jūrmalu. Spēles sākums 19. Redzēsim, kāds būs futbola centra Jūrmala liktenis. Protams, mēs visi ceram, lai nebūtu nekādas diskvalifikācijas un komandas izslēgšanas. Nesaprašanās tiek uzskatīts, ka noteikuma pārkāpums pret Liepainieku bija. Bet galvenais tiesnesis neuzskatīja, ka bijis pārkāpums. Mēs redzam arī maiņa Liepainieku sastāvā. Laukumā dosies Ilja Šačins. Ilja Šačins ir labs un rezultatīvs. Ir dublieru čempionātā. Varbūt mazāk kā ierasts mēs viņu redzam. Tieši tev. Virslīgas turnīrā. Ko mēs redzam? Jānis Ikaunieks, Damians Torres dodas. Tavs pieminētais jau Damians Torres. Damians Torres. Tomēr Sagrums dara savu. Jā, Kristians Torres nedodas kā ierasts pie maiņas vietā, kur parasti notiek maiņas. Atstāja laukumu pavisam pretējā pusē. Jebkurā gadījumā mans paredzētā maiņa notikusi.
pirmā maiņa Liepājniekiem. Nu, pēdējā spēle, ko es nenosaucu, kas paredzēta 14. kārtā, Rīgas Daugavas spēle pret Metu arī 11. jūnijā. Kāds ir kalendārs nākošajai kārtai? Nu, nākošā kārta tieši būs viena spēle pirms pasaules kausa atklāšanas spēles Brazīlija, Horvātija. To mēs varbūt pakavēsimies. Ja būs iespēja, ja būs translācija pirms nākošās spēles. Tā 75. minūte aizrit, vēl 15 minūtes Ventspilniekiem, lai mainītu kaut ko šajā spēlē. Vismaz jāgūst vienu vārtu, lai skats uz dzīvi, tā teikt, kļūt bišķiņ labāks. Jā, un cerīgāks. Tātad Endijs Šlamps saspēlējās ar Ilju Šačinu. Šeit Varažinskim jābūt pirmajam. Ahmeds Abdultofiks nepaspēja uz šo tālo piespēli. Simboliski Abdultofiks traucēja Varažinskim ievadīt bumbu spēlē. Bumba, tad diemžēl laukuma. Un to ievadīs Ventspilnieki. Spēlē. Atkal bumba atstāja laukumu. Visai bieži pēdējās minūtēs. Liepājas fani līdzjutēji, tie, kas interesējās par Liepājas futbolu, var sekot Liepājnieku gaitām arī mājaslapā. Futbola klubs Liepāja. Un arī var sekot Twitterī Liepājnieku futbolistu gaitām. Neprecīzi tālu piespēle. Liepājnieks steidzās tāda simboliska papresingošana, lai Varažinsks ātrāk ievadītu bumbu spēlē. Protams, Liepājniekiem vairs nekur nav jāsteidzās. Var ilgāk saspēlēties, pieturēt bumbu. Tā teikt, savas taktiskās viltībiņas, kas vienmēr piemīt jebkurā spēlē. Ventspilniekiem jāsteidzas, jau jāsāk forsēt notikumi. Kā jau mans pirms tam iepriekš minētais laika faktors, jā, tiešām laiks iet uz priekšu, un Ventspilniekiem tiešām ir jāskrien, jāsteidzās, viņiem deg, viss, kas varētu deg, kājas deg, un, iespējas ir daudz, un tagad jau arī bīstams pretuzbrukums, bet Raivo Varažinskis ir vietā. Jā, Raivo Varažinskis ļoti labi nolasīja šo uzbrukumu. Izgāja saulēcīgi no vārtiem, samazināja, apšaudas leņķi, iespējas gūt vārds, bet stūra sitiens. Šoreiz izspēlēja Ventspilnieku stūri. Žigājos centrē. Nevisai sekmīgi. Ventspilnieks saglabā bumbu uzbrukumā. Centrējums uz Žigājevu paspēcīgi. Stipru. Manuprāt, arī Vārtsargs nekur nesteigsies. Laiks rit par labu viņa komandai. Bet, pretēji Ventspilniekiem būs jāmetās, lai teikt, diezgan uz priekšu, lai kaut ko mainītu šajā spēlē. Cīņa otrā stāvā. Bumba paliek laukumā. Un labi nospēlēja Endijs Šlampe. Noteikti spēle būs atkal caur Žigāju, tā arī noteikti. Labi, Šačins nospēlēja. Pārāk aktieriski Šačins nospēlēja. Varēja redzēt, kad epizodi jau garām, un tad Ilja Šačins izdomāja nokrist arī. Šai epizodē ļoti laba. Situācija novērtēja galvenais tiesnesis un kārtējais stūra sitiens Ventspilnieku izpildījumā. Manuprāt, arī tādas viltības ir jāpieprot. Jā, bet šādas viltības mēs redzējām. Var novest arī pie dzeltenām kartītēm un nevienmēr tiek atbalstīts arī no savu līdzjutēju puses, ja notiek tāda apzināta simulēšana. Vēl viens stūra sitiens pie Liepājnieku vārtiem. Ļoti daudz stūra sitienu tiek izdarīti otrajā puslaikā uz Liepājnieku vārtiem, bet Raivo Varažinskis ir vietā.
Un tūdaļ arī ievadīs atpakaļ bumbu spēlē. Jā, nu redzam, iespējams, kad Ventspilnieki tad stūra sitiens pēdējā laikā tikai izpildīšanas pēc, tad nav tāda viltībiņas, diezgan viegli Liepājnieki nolas šīs augstās piespēles. Un redzam, otrā maiņa Liepājnieku izpildījumā. Emīls Knapšs dosies laukumā. Arī līdzjutēji ļoti aplaudē. Dāls Ikaunieks, pirmo vārtu autors, pamet laukumu. Labi šodien Dāvis Ikaunieks nospēlēja. Arī Abdul Tofiks pateicās Dāvim Ikauniekam par šo spēli. Kā bodyguards pavada Dāvi Ikaunieku no laukuma. Visu cieņu Abdul Tofikam, arī viņš novērtē Dāvi Ikaunieku sniegumu. Tāpat arī Viktors Dobrecovs pateicis par sniegumu. Un būs trešā maiņa pēdējā arī Ventspils komandas sastāvā. Redzam, Oļegs Žatkins, arī labs futbolists. Redzēsim, ko Oļegs Žatkins nomainīs. Raivo Varažinsks labi nospēle izgainījā, teiksim tā. Pārāk spēcīga atkal bija šī piespēle. Tālu piespēle. Šoreiz Knapšs rāda, ka pret viņu ir bijis pārkāpums. Asi nospēlēja, bet noteikumu robežās. Bet, asi, bet, protams, pirmā bija bumba. Daži no tiesnešiem šīs epizodes nevienmēr viennozīmīgi novērtē. Šoreiz arī es piekritīšu galvenajam tiesnesim, viņam taisnība. Un redzam jau pieminētā maiņa. Oļegs Žatkins dosies laukumā. Tā, kas mums 7. numurs. Tornike Tarknišvili. Nebija īpaši pamanāms šajā spēlē. Un pamet laukumu. Centrējums. Arī šie centrējumi redzam ne īpaši Ventspilniekiem izdodas. Pēdējās 7-10 minūtes Ventspilniekiem it kā ir teorētiskais tāds pārsvars, vairāk bumbas kontroli, centrējums, stūra sitienu. Un pagaidām Liepājnieki labi nosargā savu vārtu priekš, labi spēlē aizsardzībā. Varbūt tāls sitiens var izmēģināt. Šķiet jau, kad pārkāpums ir no Ventspilnieku puses. Ja pirmā epizodē galvenais tiesnesis nefiksē noteikumu pārkāpumu, tad otrajā epizodē pēc Ilja Šačina noteikumu pārkāpums tika fiksēts. Sodu sitienu izpildīs mainieku vārtsargs Raivo Varažinsks. Nedaudz pamodušies Liepājnieku līdzjutēji, kuri varbūt nav šodien īpaši kuplā skaitā, bet tāds stabils. Apmēram 200 skatītāju, 200 varbūt nedaudz vairāk atbalsts, kā ierasts šajā sezonā. Toms Guts saglabā bumbu spēlē. Vismaz viens, tā teikt, vārds vēl šajā atlikušajā laikā Ventspilnieki varētu gūt, tā teikt, tīri. Pamodināt intrigu, tā teiksim, spēlē. Arī, tieši tā. Jā, protams, ātri tagad gūt tuvāko 2-3 minūšu laikā vārtu noteikti, ļaus, atdzīvoties Ventspilnieku uzbrukumam un noteikti būs zinām intriga spēles izskaņā. Bet, arī kā spēle beigtos, Ventspilnieki, manuprāt, vienus vismaz goda vārds ir pelnījuši par šo lielo atdevi otrajā puslaikā attiecīgi. Turpinās Ventspilnieku ofensīvu, labais flanks uzbrukumā. Iespēle sodu laukumā un Raivo Varažinskis. Kāds no spēlētājiem ir šķiet, kad vai Toms Guts, atvainojos to, vai Toms Mešs. Kāds krampīts sarāls ir. Uz zālītes var gulēt. Pērkons un Zibens mums Liepājā šodien bija pamatīgs, kā jau teicu, diezgan liela vētra ar lielām vēja brāzmām un lieliem lietiem pārgāja pāri Liepājai. Iepriekš minēja, ka tikai krampīts, bet izskatās, ka arī nepieciešama medpersonāla palīdzība laukumā.
Vairāk spēlētāji arī nostājušies apkārt. Traumētājiem spēlētājiem. Cerams, ka viss būs kārtībā, jo ļoti spēcīgi arī nokrita laiku apakaļ Jānis Ikaunieks. Bet kur pārkāpt noteikumus, cerams, ka viss šeit būs kārtībā. Nu, redzam, Liepainieki tūlīt veiks arī savu pēdējo, trešo maiņu. Un jau pieminētais Agris Otāņķis dosies laukumā. Nu, šķiet šajā, es varbūt kļūdos, bet man šķiet, ka pirmais izgājiens Agrim Otāņķim virslīgas čempionāta spēlē, varbūt, ka es kļūdos. Nu, redzam, ka tomēr Toma Meža traumiņa varētu būt nedaudz nopietnāk, kā varbūt sākumā likās. Nu, viņām arī tiek sniegt medicīniskā palīdzība aiz gala līnijas, un viņa vietā aizsardzības centrā Agris Otāņķis ar 5. numuru. Tā kā visas maiņas mums abās komandās šajā spēlē ir veiktas. Atlikušas nepilnas 6 minūtes pamatlaikā, plus kāds 3-4 minūtes notiek kompensācijas laiks. Kas varētu arī būt pamatājumā uz šiem pārkāpumiem, uz šiem pauzītēm. Jā, maiņas bija, uz maiņu rēķinu vienu. Es domāju, tiesnesis savus 2-3 minūtes piešķirs arī. Mēd personāls mums devās laukumā. Nu ko, šķiet, ka pirmā spēle mums šajā sezonā SMS virslīgā, kurā Ventspils komanda varētu negūt vārtus. Tikmēr Liepainieki veidos savus uzbrukumus, lai gūtu vēl kāds vārds, jo kādēļ nē? Neprecīzi piespēle. Labi nospēlēja aizsardzībā Liepainieki. Laba piespēle uz labo malu, uz kreiso malu Žatkinam. Žatkins. Žigājevs. Iet soda laukumā, piespēle, stūrsitiens. Agris Otāņķis labi nospēlēja aizsardzības centrā. Šie stūrsitieni, manuprāt, arī ir tie bīstamākie. Nu, pagaidām, jā, vienīgā cerība, ka Ventspilniekiem spēles izskaņā tie ir standarta situācijas izspēles stūrsitieni. Raivo Varažins ar dūrēm. Un jābūt kārtējiem stūrsitienam. Tāds neliels nokautiņš Liepainiekiem. Un 2 spēlētāji jau. Tad diezgan sāpīgi ar bumbu trāpīja Liepainieku spēlētājiem. Jā, tas šķiet bija Ivans. Jā, tas Ivans ir Peča, jā, no Slovākijas. Man kādreiz vajadzēs noteikti ar Ivanu parunāt. Esmu ievērojis, ka daži spēlēti viņu pa Pehu, citu pa Peču saukām. Vajadzēs kādreiz Ivanam pieiet klāt un paprasīt, kā tad slovāku valodā viņa uzvārds īsti skan. Angliskā versija un vāciskā varētu būt Peha. Slovāka versija varētu būt Peča. Nu, kādreiz paprasīsim. Vai Ventspilnieki izspēlē vēl vienu stūrsitienu? Burzma. Un pagaidām Burzma nāk par labu Liepainiekiem. Auts Liepainieku izpildījumā. Bet tā bumba gluži vienkārši iestrēgs starp spēlētājiem. Un šī Burzma tiešām arī palīdz. Un tiešām spēlē Liepainiekiem par labu, kā pārtās arī laiks spēlē Liepainiekiem par labu. Manuprāt, ne tikai Ventspilniekiem ir jācīnās pret Liepainieku aizsardzību, bet arī laiks ir šis attiecīgi, teiksim tā, ne ienaidnieks, bet, pretinieks, kas tiešām, nespēlē par labu pagaidām viesiem. Abdultaufiks labi iespēlē. Varbūt nokavēja sitienu un stūra sitiens. Iespējams, vajadzēja uzreiz neapstrādāt bumbu. Šajā epizodē uzreiz mēģināt sist gaisa pa vārtiem. Centās apstrādāt bumbu un stūra sitiens. Kārtējs stūra sitiens, šoreiz no labās puses. Atkal Liepainieki visu savu aizsardzības zonā. Labi nospēlēja Toms Guds. Uzbrukums turpinās pa labo flangu. Auts Ventspils komandai. Dobricovs ļoti aktīvi palīdz savai komandai veidot aizsardzības redutes. Centīsies laikam tālu mēs tautu. Ļoti bagāta spēle ar šiem stūrsitieniem jau
tieši Ventspilnieka izpildījumā, un tur klūp soda laukumā, bet pārkāpumu viens tiesnesis nesaskata. Bumba iestrēgs, bet paliek. Nu, Šačins labi cīnās. Ļoti labi nosacīnās Iļas Šačins. Nu, Šačinam jādabūna noteikti tāds uzticības kredīts no Dobretsova, lai, nu, tā teikt, biežāk tikt sastāvā un biežāk tikt pieteikts spēlei no dublieru sastāvu. Labi, Varažinskis atkal izgājienā ar dūri no spēlēm. Vārtsargs šodien vispār ir ļoti, tā teikt. Nu, droši šodien spēlē Varažinskis noteikti. Pagaidām tādu īpašu kļūdu Varažinska izpildījumā es neredzu. Nu, tāda kļūda, kā spēlē vienā no spēlēm, kas bija jau risinājās Palīga stadionā. Toreiz, kad Raivo bija izgājis no vārtiem ārā diezgan patāli. Tādu šajā spēlē neesam saskatījuši. Manuprāt, nav gadījies redzēt. Jā, nu, toreiz arī laukums mākslīgais spēlētājiem. Nu, varbūt nebija pierastas bumbas atlikšanas. Nu, tas bija sen un tā nav taisnība. Pār vārtiem sitiens un atstiens no vārtiem. Nu, ko tūlīt mēs uzzināsim arī kompensācijas laiku, jo aizrit pēdējā minūte. Pēdējie mirkļi Ventspils komandai kaut ko glābt. Kompensācijas laiks mums ir 4 minūtes, tā kā plānots. Bet, manuprāt, Ventspilnieki ir arī samierinājušies ar zaudējumu. Lai gan uzbrukumi turpinās un visai aktīvi cenšas kaut ko glābt, bet, nu, manuprāt, spēlētāji ir samierinājušies ar to, kad, nu, spēle ir zaudēta. Bet, nu, kāds akrobātisks kritiens, šoreiz bez noteikuma pārkāpuma. Maksims Uvārenko ar bumbu, pēdējās 10 minūtes mēs viņu mazāk redzam spēlē. Liepājnieks savu spēli pēdējās 10-15 minūtes veido konsekventi tikai no aizsardzības, īpaši neko, tā teikt, nedomājot par tādiem pretuzbrukumiem, precīzi, droši spēlē aizsardzībā. Abdultaufiks pasteidzina Liepājnieks, out izspēlēm. Nu, Plosiņš jebkurā gadījumā būs, ja šodien Liepājnieku vārtsargs nospēlēs uz 0, sausā tā teikt. Pašam tāds gandarījums un par pašu savu sasniegto turpmākām spēlēm varētu arī palīdzēt labāk. Uz tādu nots arī turpināt spēlēt. Vitālijs Ričīckis pārkāp noteikums laukuma vidus daļā. Agris Otaņģis ātri izdara šo sodu sitienu. Liepājnieks saglabā bumbu, viens no retajiem pretuzbrukumiem. Jau kompensācijas laikā. Ventspilnieki. Bumbu. Arī radīsies kāds pretuzbrukums. Liepājnieki nekādreizies arī gūt vēl 3. vārdus. Ja iespējas tādas būs, protams. Kurš Liepājnieki arī daļai izmantoja. Auts. Ventspilniekiem. Bumbu padevēja nedaudz mums paslinko šai epizodē. Tāls autiemetiens, soda laukumā. Atsitiens no vārtiem. Raivo Varažinskis. Liepājnieks līdzjutēji cenšas vēl atbalstīt uz pēdējām spēles minūtēm. Bet vārtsargs arī nekur nesteigsies. Galvenais tiesnesis jau arī pa brīžim paskatās Nerijus Dunauskas savā laikrādī. Jo tomēr galvenajam tiesnesim ir precīzais laiks, viņa laiks, kad spēle ir jābeidz. Jānis Ikaunieks, neizdevās apvešanas manevrs. Dubra. Neizdevās Dubrem saspēle. Vēl viens bīstams pretuzbrukums Liepājniekiem. Un stūra sitiens šķiet. Stūra sitiens. Pēc ilgiem Liepājnieku izpildījumā, jā. Pēc ilgiem laikam arī stūra sitiens pie Ventspilnieku vārtiem.
Manuprāt, tiešām stūra sitienu bagāta spēle šī ir starp abām komandām. Protams, pārsvars tajā ziņā ir viesiem. Ventspils komandai. Nesapratās uzbrukuma flangā. Arī līnija tiesnesis parāda, ka bijusi aizmugure. Tāla piespēle. Abdul Taufiks. Paspēlē pret viņu. Saglabā bumbu. Paspējs. Šoreiz diez vai paspēja. Un atkal kārtējs atstiens no vārtiem. Aplausi no līdzjutēju puses. Tiesnesis arī jau skatās virtulītā spēles beigām paziņos. Nu, ko cienījamie līdzjutēji? Šī spēle mums ir galā. Apsveicam liepājniekus ar kārtējo uzvaru šajā čempionātā. Ventspilniekiem pirmais zaudējums. 13. spēle bija nelaimīga, tātad 13. nelaimīgs skaitlis. Ventspilniekiem 2-0. Dāvis un Jānis Ikaunieki bija rezultatīvi šajā spēlē. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Translāciju jums nodrošināja portāls sportacentrs.com. Aigars Prūsis, Ričards Prūsis, Agris Pudzēns. Par spēli jums stāstīja divi brīnišķīgi komentētāji. Jānis Mandeigs un Arturs Strēlips. Visu labu, tiksimies citās translācijās. Lai jums veicas! Liepāja ir viena no Latvijas turismu centriem Baltijas jūras krastā. Ja tev jāizvēlas savu ceļojumu galamērķis, dodies uz Liepāju. Šeit tu atradīsi lielāko pludmali Baltijā ar smalkākajām un baltākajām smiltīm pasaulē. Liepājas pludmalē tu varēsi baudīt nesteidzīgu atpūtu kafejnīcās un apmeklēt jautras nakts ballītes. Liepāja ir pieejama ikvienam. Atbrauc ciemos, atpūties, izklaidējies sportu, baudi mākslu un kultūru. Liepāja iedvesmo!